Ko mēs par tevi nezinām? Viss ir zināms. Kāds ir tavs rituāls pirms svarīgām spēlēm? Es vienmēr daru vienu to pašu iesildīšanos, vienmēr vienādā secībā. Kad izēju uz ledus, pāris reizes uzmetu pa vārtiem, un tad es paņemu ripu un ripas kontroli kaut kādu uztaisu. Ko tu mainītu pret ripu, ko ieguvi pēc savu pirmā NHL gola? Neko es nemainītu. Viņa man mašīnā tagad stāv. Kādas ir sajūtas pirms pirmā pasaules čempionāta nacionālajā izlasē? Priecīgs esmu būt mājās, priecīgs satikt džekus un es izbaudu laiku šeit. Ar kuriem komandas biedriem Latvijā tu visbiežāk satiecies un ko jūs darat kopā? Es domāju, ar Danu Ločmelu un Eriku Mateiko trenējamies kopā. Izejam kaut kur atpūsties, pasēdēt. Kas ir smagākais vai psiholoģiski grūtākais hokejista ikdienā? Tas, ka kādam spēlētājiem neiet, viņš nevar iemest kaut ko vai arī nevar atdot piespēli, viņam liekas, ka kaut kas nav, un tad tu sāc domāt par to pārāk daudz. Tad tu vienkārši uzliec sev to visu prešeru virsū pats. Ko tu novēlētu jauniem Latvijas hokejistiem, kuri sapņo kādreiz nokļūt NHL? Ticēt sev, būt pašpārliecinātam. Tas ir pats galvenais, jā.